Nu, tad vēl viens vidiks šodien. Tikko kā, nu, bija man tas video nofilmēts, kā izvēlēties automašīnu. Un vairāki komentātori komentē zem šī te video, ka, nu, stāsti taču konkrēti, uzlikšu siksnu, lai mani nenosūta policijai. Un vairāk komentātori komentē zem šī video, ka, nu nē, taču dod konkrētu marku un modeli, kas mums jāpērk, lai būtu labi, saproti, labi. Kā tu domā, kāpēc tik daudz cilvēki brauc ar tik dažādām mašīnām? Tāpēc, ka vienam cilvēkam ir svarīgs komforts, kādam citam cilvēkam ir svarīgi, lai tā mašīna būtu ekonomiska, kādam citam atkal ir svarīgi, lai viņa brauktu ilgi, lai viņam nebūtu, teiksim, jāstrādā darbā tikai tāpēc, lai viņš varētu nopirkt mašīnu, ar kuru braukt uz darbu, un tad viņš ar to mašīnu braukt uz darbu, pēc kāda laika viņa, nu, teiksim tā, sarūsē un sabojājas un kļūst vairs neizdevīgi tur kaut ko remontēt, un viņam atkal jāpērk nākošā mašīna, ar kuru braukt uz darbu. Respektīvi, viņš iet uz darbu, tāpēc, lai nopirktu mašīnu vai kaut kā tam līdzīgi. Līdz ar to tāda viennozīmīgi, kura mašīna ir labākā, nu tas, nu nekādā veidā, nu tas ir tā, nu kura sieviete ir labākā. Nu kādam patīk ar nelielu degunu, kādam patīk ar tādu degunu, kā manējā ritīgs tāds snuķis, vai ne? Kas, nu, vismaz sauost var visu kaut ko, nu bļe. Nu, ko man tagad darīt? Nu, vat iedomājies, viņš brauc, tad viņš te tagad apstājās, tad viņš mani ķipa laiž uz krastīles. Nu, kas tas par stilu, bļe? Sabrauktas reņģis strils, bļe. 3 joslas, reāli tukšas, bļe. Nu, pārkārtojies, bļe. LT 6042. Nevari pārkārtoties, bļe. Nē, viņš tad pirmā joslā brauc, tad ķipa, bļe. Pēc tam viņš beigās demonstratīvi apstājās pirmajā joslā, lai man izlaistu. Pārējie vienkārši brauc garām pa otro un pa 3. joslu. Bet labi, kādu mašīnu izvēlēties? Tātad, nu, no ekonomiskajām. Kura mašīna ir vislētākā apkopē? Nu, tā mašīna, kura nav nobraukusi baigi daudz tūkstošus desmitus kilometru. Tā būs vislētākā apkopēs. Nu, kaut kā tā apmēram. Tas nav tā, ka, pieņemsim, tur Audi, BMW vai Opel kaut kādā veidā viens par otru ir izdevīgāks kaut kādos remontos. Principā, ja tu nobērc mašīnu, kura, nu, ko pieņemsim, kaut kāds tur dubultu masu spārarāts, tas būs gandrīz jebkuram dīzelim, kaut kādam tam vecajam, ekonomiskajam, nezinu, pasātam, bet bišķi iepriekšējākam modelim atkal tas spārarāts nav viņam pat taisno pie kloķenes skrūvējās klāt, nu, tas Mahoviks spārarāts kā tāds, nav dubultu masu. Nu, tādas nianses, nu, viņas ir ļoti daudz tās nianses, un līdz ar to man zaļā gaisma, jau velobraucēji. Nu, un tāpēc tā viennozīmīgi pateikt, kas, nu, vēl jau ir tā, ka pie mums tomēr cilvēki dzīvo salīdzinoši ļoti pārticīgi, paldies Vienotībai, jo man tikko arī viens komentātors bija iekomentējis, ka, šitas Vienotības kverplis, bet Vienotība ir viena no populārākajām, ja ne pat populārākā partija Latvijā, par viņu balso tik daudz cilvēku. Kāpēc jūs sakat, ka tas ir slikti? Tad jūs tādā veidā noniecinat faktiski lielāko vēlētāju daļu un tā tālāk, kas balso par Vienotību. Nu, par ko tu jūs paši balsojat? Tu esi ūkējā, tu neko nebalso. Nu, ko tu te dirs? Nu, labi, bet atgriežamies pie mašīnām. Tad tur vēl visādi kritēriji. No serijas ietilpība, vēl kaut kas, kura nerūsē? Nu, kā nerūsē? Ja viņi no bleķa taisīta, no tērauda, zinies, vai kā tagad man arī nevar teikt bleķis, jo alumīnijas arī bleķis un sazin, kas vēl, nu tad jāsaka ir tērauds, lai būtu pilnīgi skaidrs. Nu, tās rūsē tā vai savādāk, viņas visas rūsē. Un, jā, protams, tu var uztaisīt pa dārgu naudu pretrūsas apstrādi, tad tā apakša nerūsēs, bet, nu, un galu beigās, zina, ar jebkuru mašīnu tu var ietriekties stabā un viņi tev var izbeigties. Tā kā tāds beigās garantijas, laimības garantijas, ka tā mašīna būs mūžīga, nu, tādas nav. Tāpēc es personiski ieteiktu mašīnas izvēlēties pēc sekojošiem kritērijiem. Nu, kā es pats izvēlos. Tad pirmkārt, tu atrodi mašīnu, kura tev atbilst tiem taviem kritērijiem. Man kritērijs, šai te mašīnai, ar kuru braucas pašlaik, man kritērijs, lai būtu, man ērti sēdēt, ja, skaties, ērti. Es braucot šī te mašīnā, es atpūšos. Man vajag, lai ir ērti sēdēt. Agrāk, gadus 15, man vēl bija tāds kritērijs, ka mašīnai bija jābūt ļoti komfortablai piekarei, citiem vārdiem sakot, pneimo piekarei.
Tāpēc, principā, es izvēlējos mašīnas tikai un vienīgi ar gaisa armatizatoriem. Ar atsperēm nē. Šī ir pirmā mašīna pēc ilgiem laikiem, kurā ir atsperu armatizatori, un es braucu, un man liekas, ir ok. Un tas tāpēc, tad, kad es meklēju vispārībā mašīnu. Es biju kaut 3 vai 4 mēnešus bez mašīnas un braukāju ar Ievas C klasi, kuram ir parasti atsperu armatizatori. Un tad es kaut kā, Ievas mašīna. Es kaut kā pieradu pie tiem armatizatoriem un nebiju vairs tik izleps, ka man vajag obligāti to komfortablo ripojienu. Protams, ka šai mašīnai man ir uzlikti, riepas, lai nav tās zemprofila, kuras kratās, jo, man nepatīk, ka tā mašīna kratās. Man patīk, ka viņa tā līgani brauc. Redzi, reku brauc AN 6090 BMW reāli pamatīgi nosēdināts uz kaut kādām, nezinu kā, reāli nosēdināts. Viņš brauc un kratās uz katras, apbrauc katru akas vāku un vienalga viņš kratās, saproti, gaiši zilais. Čau, universāls E46, vai kā viņu sauc, vienalga. Es nezinu, universāli varbūt savādāk, whatever. Un man ir svarīgi, lai es pat, es pārbraucu aku vāku, man nekas te baigi nenokratās, saprot. Līdz ar to tie, kas saka, Rīgā slikti ceļi vai Latvijā slikti ceļi, es domāju, ko viņi dirž, bet, es varu saprast. Tie droši vien tie ar tiem mazajām riepiņām, zemajiem armatizatoriem, īsajām atsperītēm, jo man visi šie ceļi, man ir labi, man nekāda vaina. Jo man ir augsts profila riepas, man nav zemprofila riepas, man tev arī nevajag tās zemprofila riepas domāts, lai tu brauks pa autobāni uz 215 km/h. Braucot uz 90 vai kaut vienalga 120 vai da jebcik, tur dar jebkuras riepas, tur dar Ikarus autobusa riepas. Lūk, tātad kā izvēlēties, kā es sāku jautāt. Pirmais jāizvēlas tas, kas tev ir svarīgākais. Varbūt tev ir svarīgs tas vizuālais dizains. Kā tā mašīna no ārpuses izskatās, ka tu pienāc viņai klāt, ka tev patīk uz viņu paskatīties. Tā kā, pieņemsim, ir dekoratīvas sievietes, ja? Viņām tur sejas skaisti, tur maziņš deguntiņš, vēl kaut kas. Un, daudziem vīriešiem patīk tās dekoratīvās sievietes, tāpēc, ka viņas izskatās labi. Viņas varbūt nav baigi funkcionālās un daudz patērē uz simtiņa, bet viņas vienkārši izskatās labi un, ok, un tā arī viņas izvēlās tās, tā teikt, sievas vai brūtas vai vienalga ko. Tāpat arī ar mašīnām. Varbūt, ka tev ir svarīgi, kā tā mašīna izskatās no ārpuses, kāds ir tas virsbūves dizains, tā. Vēl varbūt tev izvēles kritērijs, dažiem darbiniekiem tā, ka viņiem bija tā kā, kaut kāds tā kā statusa kritērijs. BMW E39, kas ir sarūsējusi veca nobraukta miskasti, viņiem tā mašīna jāpērk. Nevis, teiksim, Škoda Fābija, kur tanī pašā cenā būtu, varbūt pat nesarūsējusi jā, ok, tad es prasu, kas tas ir? E39 ir premium. Tad kaut kādā sabiedrības slānītī nokultivēts kaut kāds mīts par kaut kādu statusu. Bet cilvēki ļoti tic visādiem, da jebkādiem mītiem. Populārākais ir Dievs, saproti? Ir nenormāli. Šleseris tic Dievam ar sievu, saproti? Viņi domā, ka eksistē kaut kāds, nezinu, kā viņi viņu iedomājas, nav ne jausmas, bet, to bija čalis, kas reāli, tāds baigais. Tā vienkārši viens no piemēriem. Viņš to publiski arī atzīst, cik es saprotu, ka viņš tur iet uz to baznīcu un tur tic un tā kaut kā. Līdz ar to, kā tu vari ticēt kaut kam tādam, kas, pilnīgi skaidrs, ka tas neeksistē. Ja, saprātīgam cilvēkam būtu. Bet nē, viņi kaut kā tā, paši sev paskaidro, ka nē, tur ir augstāks spēks, ok, tas nav onkulīts ar bārdu, bet tas ir tas augstākais spēks. Kāds, spēks? Kā viņu var izmērīt? Ņūtonos, kiloņūtonos. Bet tas tā. Līdz ar to, pieņemsim, ja tu esi no tādas komuniņas, kur tev, nezinu, tev čomi pie šņāba glāzītes tev vakarā saka, jā, tāds E39 bija Jankam no aizkrauklis, tur baigi foršais bēm. Un tu pamazām kaut kā iepotējies, ka tā ir tā mašīna, kas tev vajadzīga. Redz, tagad pirmais tas izvēles kritērijs, tev jāsaprot, kas ir tas tavs, ko tu izvēlies. Vai tas ir komforts, vai tas ir dizains, vai tas ir kaut kāds noteikti cilvēku grupas kaut kāds radīts mīts vai kaut kāds ticējums vai, pieņemsim, pulkstenis, iedomājies pa 100 000 pulkstenis.
tur Patek Philippe. Cilvēki tādu pērk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir kaut kā funkcionāls vai kaut kas skaists vai vēl. Nu nē, viņi no 2 metru attālu, tu pat nevar atšķirt no pulksteņa pa 2 eiro. Bet ir cilvēki, kas pērk pa 100 000 pulksteņus, un es personiski tādus pazīstu, kam ir, teiksim, tāds pats pulkstenis kā Puķinam, saproti. Un neviens to neredz. Viņš reāli stāv kaut kādā sekcijā, un tad viņi tur varbūt kaut kā savā starpā to visu, nezinu, bet ir. Tās vērtības skalas mēdz būt ļoti dažādas. Tā kā par sevi runājot, man pirmais tātad, lai man būtu komfortabli. Otrs, tas ir primārais. Otrs, lai es šeit, lai man nekaitina viss tas vizuālais, kā es skatos uz iekšpusē uz to salonu. Šis, teiksim, automobils, ar ko es braucu, BMW SS5, viņš no ārpuses droši vien dizainiski, man ir tas facelift vai kā viņi sauc, tas tāds bišķīt tā kā modernāks, bet tas iepriekšējais vienkārši bija visatbaidošākais, man liekas, dizains no visiem. Bet man arī Citroens kaut kāds, es nezinu, C6, pieņemsim, būtu ok, jo viņš tur pelda pa ceļu un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Vēl man ir svarīgi, lai neskrapš salons. Bet, ka brauc, lai nav. Un šitam ir pilnīgi kluss. Tāpēc, ka viņš nav baigi daudz braukt pa visādiem bedrainiem ceļiem, nav izjādies. Es domāju tā, es nezinu, varbūt viņš arī nekad neizjāsies. Lūk, smieklīgs izvēles kritērijs. Jā, bet es esmu visādām šīm mašīnām ar pneumo piekarēm un klusajiem saloniem, jaucis ārā visu salonu un pārlīmējis uz silikonu, lai viņš būtu klusāks un neskrapšķētu un tā. Tā kā, lūk tā kā tas praktiskums, kāds ir tas praktiskums? Man bija Opel Corsa 1-litrīga, kurai es uzliku gāzi, vienkārši kā eksperimenta rezultātu, uztaisīju tur pretrūsas apstrādi, un visi sieva pat pabrauca viņa kāds 8 gadus. Un es pārdevu čomam, kurš brauca tur uz Tallinu un priecājās, ka viņš pat, nezinu, pa 11 eiro vai pa 3,50 vai pa cik aizbrauc līdz tai Tallinai. Ķipa baigi izdevīgi, tas pa lēto viss. Bet, jā, es pat neteiktu, ka tenī Corsā arī kaut ko man baigi vietas nepietika vai kā, bet viņa bija diezgan krateklīga ar izgājienu amortizāciju. Līdz ar to, lai viņa cik ekonomiska, man tādu nevajadzētu, tāpēc, ka man vajag, lai ir komfortabli un plaša vieta man resnajam cilvēkam. Tāds izvēles kritērijs. Līdz ar to, un pēc tam, kad tu esi jau izvēlējies to, teiksim tā, īsto, tā kā modeli, tad ir jāsāk meklēt, pirmkārt jau Latvijā jāskatās tāda mašīna, kura nav sarūsējusi. Un vairums cilvēku, es teikšu 99,9% to nespēs novērtēt. Viņi paskatīsies, neizskatās, ka nav sarūsējusi. Bet reāli mēs, kas nodarbojamies ar pretrūsas apstrādi 20 gadus, mēs arī, teiksim, Armands, un tas M5 Armands tā tur kaut ko paskatījās, palīd, no augšā necēla. Viņš teica, tad tikai sliekšņa gals būs jāpametina. Sūd būšana, tā mašīna visa no apakšas ir sarūsējusi, reāli tā, ka tur jāpārmetina viss. Un viņš tā nevarēja to objektīvi novērtēt, pirms tā mašīna faktiski nav noņemta šie plastmasi, nav izjaukta tā apakša, un tikai tad, ko to viss izjauks, tad tiešām labi to var redzēt. Tādu kaut kā tādu pirmo priekšstatu, jā, ok, par to rūsas stāvokli virsbūs, tā kā var noteikt, bet, viņi ir jāpaceļ augšā obligāti. Tas ir tāds faktors, kas ir, jā. Protams, tu vari palīst apakšā, vienkārši pastīties uz sliekšņu galu kantītēm. Teiksim, šo mašīnu es tā pirku, es pastījos. Vispārībā tā kantīta krāsa pilnīgi jauna un vienkārši perfekti viss izskatījās. Un es sapratu, ka baigas sarūsējusī šī mašīna nebūs. Tā kaut kā. Bet, ja tās liekš kantīte ir bišķīt sarūsējus, tas nozīmē, ka tā mašīna var būt sarūsējusi visa lupatās. Tiešām. Tā var būt. Tā kā tā ir vēl viena lieta. Un, protams, nobraukums, kuru faktiski, ja tu pēc mašīnu, teiksim, no kaut kādas Vācijas, tu nekādu nevar viņu pārbaudīt. No Vācijas gandrīz vai vienmēr tas nobraukums būs samalots, un visos blokos viņš būs notīts, un tā tālāk, un, reti, kad tā vieglā ceļā to var pārbaudīt. Kā, pieņemsim, pieslēdz launču un kaut kādam Volvo pasties, un viņš jau automātiski tev parāda, viņš apstās visus tos noskrējiens, viņš automātiski parāda, te iespējams tev vienā blokā nesakrīt noskrējiens. Tā, bet ne visām mašīnām tas noskrējiens visos blokos ierakstās, citām ir tā, kad viņš ņem to informāciju no vadības kompjūtera, un tādas visādas lietas. Tā kā tās lietas kā noskrējiens, un ka tas tā,
Nu, zini, no serijas uzgāzē. Nu, man vēl svarīgi, lai tehniski būtu kārtībā, tad, lai DPF filtrs ir iekšā, lai nav izzāģēts, lai nav man melnais izpūtēja gals. Tas nozīmē, ka tā mašīna arī nebūs baigi daudz nobraukusi. Varbūt viņi būs 200–300 tūkstoši nobraukusi, bet ne vairāk, jo visi tie, kam ir izzāģētie DPF, tur ir 500 000 praktiski visiem. Un visiem viņi ir izzāģēti. Tā kā, tas ar tāda lieta, kur jāsaprot. Līdz ar to tā nevar pateikt, kuru mašīnu pirkt. Kura būs visizdevīgākā. Tā arī zināmā mērā pirmkārt ir laimes spēle, un otrkārt, lai atrastu labu mašīnu, teiksim, Latvijā, viņi ir cītīgi jāmeklē, un tāpat ārzemēs jau arī viņi nevar tik viegli atrast. Protams, tu vari ieiet vienkārši mobilē.de un apstīties, E65 ar šādu te noskrējienu, šādā te stāvoklī, viņš tur maksā 20 000, saprot. Labi, ok, ne 20, varbūt 12, bet, vismaz. Ar te es viņu nopirku pa 5 kapekām, veiksmes gadījums vienkārši, kad Perikupam negribējās tur kaut kādu cenu turēt un tā. Tā kā atbilde, kādu mašīnu izvēlēties, ir tāda, kas tev atbilst taviem kritērijiem. Kas ir svarīgākais? Tu nosauc kritēriju, tā kā galveno, un pēc tām tu izvēlies mašīnu. Teiksim, izdevīgi ir tā kā, kas prasīs maz ieguldījumus, tad tāda, kas nav jāmetina. Vai tāda, kura tur mazāk lūst? Kā lūst? Kas viņai lūst? Poras? Tās poras, tie lodbalsti, viņi maksā 7 eiro, varbūt 17 eiro. Ko tas maina? Audi, ok, viss komplekss, tur 102 pieņemsim eiro. Vienalga, tas vienalga neko nemaina. Reiz 10 gados nomaina un močī, tā kā šīs tehniskās sastāvdaļas mašīnai, tas nav tas, pēc kā mašīna izvēlās. Kaut kādi ilgspēlējošie motori, vai viņš nebūs nobraukts. Visticamākais, ja tā mašīna ir salīdzinoši zemā cenā, tad viņš būs nobraukts. Un jaunieši šie motori, viņi nav paredzēti miljonu nobraukumiem. 500 000, ok, viņi droši vien visi noies, bet tu jau saproti, ka tas 500 000 jau ir tad, kad viņi atdzen uz Latviju un šeit nogriež to spidometru nost. Tā kaut kā, tā kā nevar šādā veidā nekādu padomu iedot. Pirmais es saku, izvēlies, atrodi savu kritēriju, kas tev ir svarīgs, un tad pēc tā arī izvēlies. Un tā kā nākošie, kas rakstīs komentārus, bet tomēr kādu, tad ieraksti, kas ir tas tavs kritērijs, lai tu viņu ķipa nopērc, un pēc tam 10 gadus tev viņā nav nekas jāinvestē. Varbūt tāds kādam kritērijs, un nav svarīgi, kāda tā mašīna, kā viņas saucās, vai tas ir BMW, vai Opel, vai liels, vai mazs, vai kā. Tad es domāju, ka salīdzinoši viegli tādu mašīnu var atrast. Es kā vienkārši jāraksta meklētājā no Nīderlandes, pieņemsim, jāskatās, tur Nīderlandes nobraukumu rāda mūsu CSDD, tad tā, jāskatās, kura būs nobraukus, teiksim, ne vairāk kā kaut 200 000, vidēji izmēra motors, varbūt, nekāds, dīzels, tad jāmeklē droši vien benzīni. Tas benzīnieks atkal patērē benzīnu 2 reizes vairāk kā dīzeli, un tad jau vairs nav izdevīgi. Tātad, ko tad tu vēl gribi? Tu vēl gribi, lai tas būtu vēl dīzels kaut kāds ekonomisks, nenobraukts, sauktos Volvo, maksāt lētāk kā citi, nebūtu sarūsējis, nesen atzīts no Nīderlandes. Kas tas tāds pa komplektu, saproti? Volvo. Vai ne? Peace!